Tātad šis incidents notiek tālajos ziemeļaustrumos, netālu no Kirjat Šmonas. Šeit šķiet noticis tas, ka Izraēlas aizsardzības spēku loģistikas karavīrs darbojās šajā apgabalā. Viņš viņam radās aizdomas par kādu personu, kuru tur pamanīja un izcauca kaujas vienības, lai izmeklētu situāciju. Pēc tam notika apšaude, kurā Izraēlas aizsardzības spēkiem nebija cietušo, bet bruņotais uzbrucējs no Libānas tika nogalināts. Joprojām nav skaidrs, ar kuru grupējumu šis bruņotais uzbrucējs bija saistīts. Izraēlas mēdījos ir ziņots, ka viņš bija ģērbies Hezbollah uniformā, taču tas vēl nav apstiprināts. Izraēlas aizsardzības spēki, reaģējot uz šo incidentu, nosūtīja speciālo uzdevumu vienības un dronus, lai pārmeklētu apkārtni un lika 3 tuvējām kopienām palikt mājās un ievērot izolāciju. Šīm kopienām vēlāk tika atcelta izolācija, jo šajā apgabalā tika dots signāls, ka viss ir droši. Taču tas notiek laikā, kad kaujas Libānas dienvidos turpinās ar lielu intensitāti. Un tas ir tas, kas šeit, Izraēlas ziemeļu plašākajā reģionā, rada iedzīvotājiem diezgan lielas bažas. Šeit, uz promenādes, pa kur es eju, cilvēki ir iznākuši vakarā, kā viņi to dara katru dienu, lai izbaudītu šejienes atmosfēru. Jūs to nevarēsiet redzēt, bet Libānas robeža ir tieši aiz manis. Un tikai dažas minūtes pirms mēs sākām tiešraidi, debesīs parādījās gaisma. No vietas, kur mēs stāvējām, nebija skaidrs, vai tā bija raķete vai signāla raķete. Bet tas pietika, lai cilvēki šeit sabītos, pieceltos, skatītos un domātu, kas notiek, kā jūs varat iedomāties. Nedaudz agrāk šodien mēs runājām ar dažiem vietējiem uzņēmumu īpašniekiem par vispārējo baiļu sajūtu, par to, ko viņi domā, kam vajadzētu notikt tālāk, un par to, kā viņi šeit, ziemeļos, tiek galā ar dzīvi un biznesu. Paklausīsimies, ko viens no viņiem teica. Mums ir jāizved Hezbollah no šī reģiona. Tas arī viss. Mums nav jāpaliek Libānā. Tas nav mūsu sapnis. Labi. Tas nav mūsu ceļš. Mēs vēlamies dzīvot mierā, bet ne ar cilvēkiem, kur vēlas karu vai kuriem kāds maksā par karu. Viņi rada karu kāda cita labā. Viņi nav pravietis. Tas nav domāts mums un nav domāts viņiem. Pravietis ir Irānai. Labi. Tas ir viss. To mēs redzam. Tāpēc mēs domājam, ka Izraēlas aizsardzības spēkiem vajadzētu pārņemt kontroli pār visu teritoriju, līdz Hezbollah aiziet. Nekavējoties iziet un pabeigt šo stāstu. Tas arī viss, tas ir viss stāsts. Un tad mums nav jāpaliek Libānā. Mums Libāna nav vajadzīga.